Kāpēc mums jāizmanto teflons, lai noblīvētu caurūs? Sveikas, inženierijas mamas! Šodien mēs atklāsim noslēpumu, kas daudziem no mums rodas runājot par santehniku vai jebkuru vītņotu savienojumu. Kāpēc mums ir vajadzīga tā baltā vai dzeltenā lente uz cauruļu vītnēm? Vai jums kādreiz ir gadījies, ka jauceekrāns vai vārsts turpina pilēt, pat ja tas ir pievilkts līdz galam? Atbildi uz šo problēmu un risinājums daudzām galvas sāpēm slēpjas materiālā, ko mēs saucam par PTFE, bet labāk pazīstams kā slavenā vītņu blīvēšanas lente. Bet kas tieši padara šo lenti par tik neaizvietojamu komponentu, nodrošinot perfektu blīvējumu hidrauliskajās un pneimatiskajās sistēmās? Lai sāktu saprast, mums vispirms ir jādemistificē doma, ka cauruļu vītnes pašas par sevi spēj nodrošināt hermētisku blīvējumu. Patiesība ir tāda, ka, lai cik labi tās būtu apstrādātas, gan metāla, gan PVC vītnēm ir mikroskopiskas nepilnības. Iedomājieties, ka jūs skatāties uz metāla virsmu ar ļoti jaudīgu mikroskopu. Jūs redzētu virsotnes un ieplakas, nelielas nelīdzenības, kas ar neapbruņotu aci nav redzamas. Kad jūs ieskrūvējat vienu detaļu otrā, šīs nepilnības veido sīkus ceļus, gandrīz kā tuneļus, pa kuriem fluīdi, vai tā būtu ūdens, gāze vai eļļa, var izplūst zem spiediena. Turklāt vītņu spirālveida forma, lai gan tā ir izstrādāta, lai detaļas cieši savienotu, pati par sevi nav hermetizējošs mehānisms. Tā kalpo, lai izveidotu mehānisku savienojumu, nevis barjeru šķidrumu vai gāzu caurlaidībai. Tad rodas jautājums, kā mēs varam aizpildīt šīs sīciņās spraugas un nodrošināt, ka savienojums ir pilnībā noslēgts, novēršot nevēlamas noplūdes. Tieši šeit parādās teflona ģenialitāte. Vai precīzāk sakot, politetrafluoretilēns. Bet kas ir šis materiāls un kādas īpašības padara to tik īpašu vītņu blīvēšanai? PTFE. Tas ir sintētisks polimērs, kas pazīstams ar savām neticamajām īpašībām – zemu berzi, ķīmisko izturību un, kas ir īpaši svarīgi mūsu diskusijā, spēja būt plastiskam un deformēties zem spiediena. Iedomājieties to kā ļoti plānu un gludu plastilīnu. Kad jūs aptinat šo lentu ap caurules vītnēm un pēc tam tās pievelkat, vītņošanas laikā radītais spiediens liek PTFE saspiesties. Un tas ideāli pielāgojas visām tām mikroskopiskajām nepilnībām, kuras mēs pieminējām. Tas aizpilda ieplakas, aptver virsotnes un veido nepārtrauktu viendabīgu barjeru starp metāla virsmām, novēršot ceļus, pa kuriem šķidrums varētu izplūst. Papildus tam, ka tas aizpilda spraugas, tā nepielīpošās īpašības un zemā berze arī spēlē būtisku lomu. PTFE zema elastība ir īsts strumpis uzstādītājiem, bet kā tas palīdz blīvēšanā? Uzklājot lenti, vītnes slīd viena pār otru ar daudz mazāku berzi. Tas ļauj savienojumu pievilkt stingrāk, proti ar lielāku griezes momentu, neriskējot noraut vītni vai sabojāt detaļas. Jo ciešāks ir savienojums, jo vairāk PTFE deformējās un sablīvējās nepilnībās, nodrošinot efektīvāku un ilgstošāku blīvējumu. Turklāt šī pretberzes īpašība sniedz vēl vienu praktisku un bieži vien nenovērtētu ieguvumu – vieglāku izjaukšanu. Kurš gan nav cīnījies, lai atskrūvētu savienojumu, kas bijis cieši pievilkts gadiem ilgi ar rūsējušām vai laika gaitā salipušām vītnēm? PTFE darbojās kā cieta smērviela, novēršot tiešu metālu saskari un to salipšanu, tādējādi padarot apkopi un detaļu nomaiņu nākotnē daudz mazāk darbietilpīgu procesu. Šī daudzpusība neaprobežojas tikai ar tā fiziskajām aizpildīšanas un eļļošanas īpašībām. Tā iespaidīgā ķīmiskā izturība ir vēl viens faktors, kas padara to par ideālu izvēli plašam pielietojumu klāstam. Vai jūs kādreiz esat aizdomājies, vai tā pati lente, ko redzat savā mājā ūdensvadiem, dara arī gāzes vadiem vai citiem agresīvākiem ķīmiskiem produktiem? Lielākajā daļā gadījumu atbilde ir apstiprinoša. PTFE ir praktiski inerts pret lielāko daļu ķīmisko vielu, skābju, šķīdinātāju un bāzu, kas nozīmē, ka tas nereaģē ar vielām, kas plūst caur caurulēm.
Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu, ka blīvējums paliek neskarts un laika gaitā nesabrūk, neatkarīgi no tā, kas tiek transportēts. Iedomājieties, kāda katastrofa būtu, ja vītņu blīvēšanas lente izšķīstu, saskaroties ar noteikta veida gāzi vai rūpniecisko ķīmisko vielu. Noplūdes būtu neizbēgamas un potenciāli bīstamas. Tā spēja izturēt plašu temperatūru diapazonu, sākot no ļoti zemām līdz ļoti augstām, arī veicina tās visuresamību. Apkures un dzesēšanas sistēmās vai rūpnieciskā vidē ar ekstrēmām svārstībām PTFE saglabā savas blīvēšanas īpašības, nekļūstot cietāks vai mīkstāks tādā veidā, kas apdraudētu savienojumu integritāti. Bet ja pastāv tikai viens teflona veids, kāpēc mēs joprojām redzam dažādu krāsu lentes, piemēram, baltas, dzeltenas un rozā? Tas ir bieži uzdots jautājums, un patiesībā visu šo lentu ķīmiskais pamats ir PTFE. Dažādās krāsas parasti norāda lentes biezumu un ieteicamo pielietojumu, lai gan galvenā viela ir viena un tā pati. Piemēram, baltā lente ir visizplatītākā un daudzpusīgākā. To izmanto ūdenim un vispārējiem mērķiem. Dzeltenā lente parasti ir blīvāka un biezāka. Tā ir īpaši paredzēta gāzes, propāna, butāna, dabasgāzes vadiem, kur nepieciešams izturīgāks blīvējums šo vielu gaistošās dabas dēļ. Savukārt rozā lente var tikt izmantota dzeramajam ūdenim vai augstspiediena pielietojumiem, nodrošinot vēl lielāku blīvumu un izturību. Svarīgi vienmēr pārbaudīt ražotāja specifikāciju un transportējumās vides veidu, lai nodrošinātu atbilstošas lentes izmantošanu. Lai visas šīs īpašības tiktu pilnībā izmantotas, ir būtiski pareizi uzklāt lenti. Bet vai jūs zinat, kā pareizi to uzklāt, lai nodrošinātu efektīvu blīvējumu? Process ir vienkāršs, taču prasa pievērst uzmanību dažām detaļām. Vispirms pārliecinieties, ka caurules vītnes ir tīras un sausas. Pēc tam sāciet aptīt lenti pulksteņrādītāja virzienā, tajā pašā virzienā, kādā jūs pievilksiet savienojumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo ja jūs aptīsiet lenti pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tā var atritināties vai sakrāties, kad pievilksiet savienojumu. Aptīšanas veižu skaits var atšķirties, bet parasti 3 līdz 5 pilnas aptīšanas ir pietiekamas lielākajai daļai pielietojumu, pilnībā nosedzot visu vītnes daļu, kas saskarsies ar pretējo detaļu. Mērķis ir izveidot vienmērīgu kārtu, kas var saspiesties un noslēgt savienojumu. Savienojuma pievilkšana ar atbilstošu instrumentu, pielietojot pareizu griezes momentu, nodrošina, ka lente efektīvi pilda savu blīvēšanas funkciju. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, abonē kanālu un ieslēdz zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Un ja esi ziņkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Un tu? Vai tev jau ir bijušas problēmas ar noplūdēm, kuras atrisināja vītņu blīvēšanas lente? Vai tu zināji visas šīs iemeslus, kāpēc izmantot šo tik daudzpusīgo materiālu? Atstāj savus komentārus zemāk. Es vēlos uzzināt tavas pieredzes un stāstus. Šeit blakus ir 2 interesanti video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!